Sveicināti! Kāds cilvēks ir teicis, pasaulē vēl nav bijusi valdība, kura rūpētos par tautu. Varbūt, ka tas ir labi, jo ir cilvēki, kuri citu rūpes izmanto ļaunprātīgi. Tāpēc ar rūpēm par citiem jāuzmanās. Mani sauc Eigars, un es esmu uzrakstījis grāmatu Mazo pēciemu stāsti, kur izdot apgādā Antava. To var iegādāties grāmatnīcās Globus, apgādā Antava mājaslapā. Grāmatu pret ziedojumu varētu saņemt arī no autora ar kādu veltījumu. Grāmatu var arī atrast dažās Latvijas bibliotēkās. Un var gadīties, ka kādreiz kādā bibliotekā vai citur arī tiksimies klātienē. Tā kā šodien runāšu par politiku, tad mēģināšu iejusties pelēkā kardināla lomā, slēpjoties aiz savas grāmatas. Bet pirms es runāšu par grāmatu un arī stāstu par to, kā ciemā ar politiku nodarbojās par godu vēlēšanu gadam nolasīšu, es veikšu tādu mazu politikai veltītu apskatu. Patīk vai nepatīk, bet franču filozofs un rakstnieks Žozefs de Maistres esot teicis, ka katrai tautai tāda valdība, kādu tā pelnījusi. Visvairāk politiķi ir gatavi strādāt pirms vēlēšanām. Tieši uzreiz strādāt, nevis domāt, ieklausīties tautā, analizēt visu, kas notiek pasaulē un tepat un tikai tad rīkoties. Tā grib strādāt, bet kad viņus ievēl, tad kaut kur tas darba prieks mēdz izplēnēt. Tas, ko mēs redzam debatēs, ir tikai aizberga redzamā daļa. Ir vēl cīņa partiju iekšienē par vietu sadalījumu vēlēšanu listē. To vēlētāji parasti neredz. Vietiņas ir jāsadala, ir taču sponsori, citi labdari kaut kādas savējie, nezinu no kurienes. Un tad ir tādi, kur uzskata, ka ir uzzīmējuši kaut kādu plakātu, ko neviens nekad nav redzējis, un par to viņam pienākas vieta sarakstā vismaz pirmajā pieciniekā. Bet tie, kuri būtu spējīgi domāt un tad darīt, parasti nav tik nekaunīgi un mēdz palikt tālākās vietās vai vispār ārpus sarakstiem. Tāpat jautājums, kāda jēga no jaunām sejām, ja vecās sejas sēž partijas valdē un nosaka toni? Tāpat partijas atbalstītājiem arī ir savas vēlmes un teikšana, jo par velti pat Latloto naudu nedos, vismaz loterijas biļeti ir jānopērk. Tie, kur seko līdz politikai, būs pamanījuši, ka ir deputāti, kur ceļo no partijas uz partiju. Ir arī tādi, kur dibina savu partiju pēc tam, kad viņš pamet kādu citu partiju. Ik pa laikam kāds arī atgriežas šajā nozarē, gatavs strādāt. Interesanti, kas viņam traucē strādāt ārpus politikas un rādīja priekšzīmi, kā vajag darīt. Tā mazliet par šī brīža novērojumiem. Brauc pa pilsētu, redzu plakātu ar kādu bieži redzētu seju, kurš skandē pacelsim Latviju. Pagaid, bet kurš tad viņu nolaida? Kurš bija koalīcijā pirms gadiem 15, 20 un vairāk? Kurš bija ministra amatos, kur beigās izbalsoja vēlētāji? Acīm redzot par solījumu nepildīšanu. Bija visas iespējas pacelt jau sen. Vainīgi ir, protams, ka citi. Nekā nebija. Visi jūs tur bijāt, visi esat atbildīgi. Kārlis Skalbe ir teicis, civēni, kur tikuši pie silas klusē, kuri nav tie nelabi kviets. Neticiet, aiziet uz cūkūti un pārliecinieties paši. Starp citu, civēni, kad pēduši, mēdz apgāzt sivi, vai pārējiem netiek. Tas jums kaut ko neatgādina? Atbildīgi ir visi. Gan tie, kuri darīja, gan tie, kuri nedarīja. Negribēja darīt, bremzēja visu. Darīja tikai priekš sevis. Zināja, kas jādara, bet klusēja, sēdēja un saņēma algu un tā tālāk. Visi. Skaidrs, ka tās darbs nav domāts kā pastaigi, bet paši tiek ziniet, kur ēt un kāpēc. Premjeram jānāk no tautas, tā reklamē kā cita partija. Bet baronu laikos ienīsti vagari arī nāca no tautas. Cik darbos vienlaicīgi var strādāt, lai nezustu darba kvalitāti un vēl mācīties pa starpu. Kādiem jābūt šādiem darbiem? 2 normāla apjoma darbos, manuprāt, vēl varētu iekļauties kaut kā, bez mācīšanās. Tas no savas pieredzes. Bez savas dzīves praktiski tad vairs nav. Ja nu vienīgi tas ir kāds dēmona apsēsts pārcilvēks vai citplanēties, kurš tik daudz var padarīt bez neiztiekšanas. Vēl nesen dzirdēju garām ejot par radio, ka opozīcija ir izstrādājusi 170 priekšlikumus ekonomikas uzlabošanai, budžeta ieņēmumu palielināšanai. Tie, protams, ka gandrīz visi noraidīti. Vai tas ir kāds komercnoslēpums, kas tiek taupīgs priekšvēlēšana kampaņai? Izstrādāt tāds priekšlikums varētu arī barīši cilvēki, kas brīvdienu vakarā paņem aliņus vai ko stiprāku un ķerās pie lietas. Turpat 570 vairāk priekšlikumu varētu izdomāt, piemēram, ķert vānis un pārdot uz ārzemēm restorāniem vai suņus un kaķus pārdot kā eksporta preci. Tie taču mēdz būt dārgāk par teļu vai sivēnu vai jēru un vairāk arī dzimst. Vienīgi, ja diskusijas ir par ekonomisko pusi, tad varbūt nevajadzētu laist kopā vīriešu sievietēm, jo tad vakara gaitā sāksies demografisko problēmu risināšana. Tas patiesībā arī ir labi, bet šoreiz runa bija par ekonomiku.
Turklāt vēl var gadīties, ka kādam tiek izplūkāta bāda vai koriģēta fizionomija, kā konkurences apstākļos. Taču cilvēkiem atmiņa ir kā zaķim ļipa un varbūt pat netik gara. Un tie, kuriem šodien ir apmēram 40 gadu un mazāk, viņiem lielākoties neatcerās, kas kurš bijis, ko sadarījis. Viņa jaunībā tas nebija aktuāli, viņa balsošanas vecums vēl nebija iestājies, un viņi ir gatavi arī kāpt uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem kāpa viņu senči. Arī tagad, paskatoties reitingus, nekas nav mainījies. Cilvēki visi ir aizmirsuši, kura partija reāli piedāvā visiem labi saprotamu valsts attīstības stratēģiju vai modeli. Vai tāda vispār ir? Atkal vēlētājs ar atplastu muti stāvēs ar lielo maisu un gaidīs, kas nu tik viņā birs iekšā. Gan jau kāds atnāks un ieliks mutē, ir brīvi uzskata cilvēki, bet vai vēlētājs tieši to būs gribējis? Bet dabūs. Un ko viņš dabūs maisā? Ziemeļbriežu Rudolfu un pārējo spiras aiz līdzjūtības no Ziemassvētku vecīša par to, ka nav kritiski izvērtējis, par ko tad vēlēt. Vismaz vai ir ko iebērt podiņā, lai uz palodas būtu zaļumu, ko izaudzēt. Politiķis jau jums tādas lietas pavēlt nedos, dabas resursu nolūko pielāgos vai vēl kādu. Vienīgi, ja tāda vēlētāja būs daudz, tad visiem tās spiras var nepietikt, un Ziemassvētku vecītim nāksies tās sagraizīt, lai tiek visiem. Un tāpēc ir kritiskā domāšana, un no politiķiem mēs patiesībā neko neprasam. Ievēlam kaut ko tur un aizmirstam. Sēžam ar lielo maisu un gaidām, ko dos. Publikai visos laikos ir bijis vajadzīgs šovs, vienalga vai senajā Romā maizi un izklaides, vienalga vai tās ir vēlēšanas vai Eirovīzijas. Tāpēc arī mēdzam balsot par harizmu, nevis saturu. Par nacionālām vēlēšanu īpatnībām parunāšu nākamajā reizē, bet daļai cilvēku šodienas dzīve aprobežojas apmēram tā. Uzcep gaļiņu, iedzer aliņu, pamērcē galiņu, tā teikt, vai ļauj kādam sevī pamērcēt galiņu un dzīve izdevusies. Vai tie pārējie cepas, es par politiku neinteresējos. Kas notiek ar tiem, kuri neinteresējas par politiku? Mēs labi redzam vienā mūsu kaimiņu valstī, kuru mums nopietni jāpatur acīs, jo ar tiem neko nevar zināt. Tikko kaut kas ne pēc viņa prāta tā mūsu šprote skaitīgas un dienām garas rindas uz robežas. Tā gan vēsturu mazliet šobrīd. Šodien viņiem ir problēmas ar internetu un benzīnu iegādē savas politikas, un ne tikai ar to. Un starptautiski atzītu brendu arī šajā valstī nav, par kuru visi teikt, ka tas ir super un stāvēt pēc tā rindā. Vēta degviela un citas preces tāpat vien no turienes nenāks. Otrā dīķa pusē, kuri mūsu draugi iedzīvotāji uzķērās skaistu lozungu darīt savu valsti varenu. Kaut valsts jau bija varena, bet rezultātā kāds ir aptaisījies un pārējā pasaulē tā to visu jātiek galā. Uzskatāms piemērs tiem, kas saka, ka valdībā jāliek miljonārs vai miljardieris, kuriem jau pietiek un viņi taču nezags. Nezags tik iespējams, ka likums savām interesēm pielāgos. Tādi brīnumbērni politiskajā vidē arī ir vajadzīgi, lai izkustinātu iestāvējušās tradīcijas un pasauli tikt uz priekšu. Tas mazliet arī par globālo politiku. Bet tagad par stāstu. Kā jau mūsdienās notiek, īsi sakot, kādam kaut kas nepatīk un tā augšā politisko partiju, kā jau pie mums pieņems, kur sadala amats, izvirza mērķus, savus un vēlētājiem paredzētos, iesaista kādu atpazīstamu seju, kādu laimes vāci, kas visus ar laimi apgādās, piesaista speciālistus tēla veidošanai, atrod, ko uzrunāt, lai dabūtu viņu balsis, izveido skaistus, skanīgus lozungus, nomelno konkurentus, pamanās paši, ko savārīt, kas jānoslēp, un beigās viņus vienalga izbalso. Un kuri pie tā vainīgi, tūlīt to uzzināsiet. Stāsts no grāmatas Mazo P ciema stāsti, kā ciemā ar politiku nodarbojās. Mums ir jāizbeidz tas, ka par mums ņirgājas, visa ciema priekšā teica Emīlija. Ciema nosaukumu mainīt negrib, projektus nepiešķirt, mums ir jāiet politikā, jāizstāv savas intereses. Mums ir jādibina pašiem savu politiskā partija, jāpiedalās vēlēšanās un tajās jāuzvar. Un tad mēs varēsim rīkoties tā, kā mums nepieciešams. Visi aplaudēja un sākās gatavošanās ceļam uz politiskajām virsotnēm. Viss ciems sanāca uz partijas dibināšanas kongresu. Tika izvirzīta un apstiprināta valde. Tika reģistrēti biedri un Mazo P partija tika nodibināta. Partijas biedri uzsāka gatavošanos vēlēšanām. Vajadzēja izvirzīt deputātus un ministru kandidātus. Emīlija sevi izvirzīja valsts prezidenta amatam, savu vīru Albertu par premjerministru. Veikala īpašnieki izvirzīja par ļoti svarīgu ministru, tā teikt, kurš tad vēl labāk tādās lietās orientējas, ja ne veikalnieks. Par kādu citu ministru izvirzīja no kādas citas partijas izslēgtu personu, kuras vārds figurēja projektu skandālā, tā teikt, persona ar pieredzi. Veco ciema Sotu Mildu izvirzīja preses sekretāra amatam.
Daži gan nebija mierā ar šādu sadalījumu, sacēla brēku, jo paši bija cerējuši uz kādu siltāku vietiņu. Sastrīdējās ar visiem, izstājās no partijas, mēģināja dibināt paši kaut ko, beigās aprobežojas ar kritiku visiem par visu. Vai nu kā, partija biedru vēl joprojām palika pietiekoši. Kāds bija kaut kur izlasījis vai nosapņojis par to, ka vajag Laimes Vāci piesaistīt. Iejūgtajā priekšvēlēšana vezumā uztaisīt par partijas lokomotīvu. Partijas biedri to apdomāja, saprata, ka Laimes Vācis visiem labi zinām personību, visu mīlēts un cienīts, viņš ir autoritāte zināmās aprindās, līdz ar ko vēlētāji būs gatavi par viņu balsot. Uzaicināja Laimes Vāci nākt politikā. Laimes Vācis sākumā atteicās, viņam savu darbu jūru no politikas viņš neko nesaprot un neinteresējas par to. Bet Laimes Vāča sieva Nelaime vārdā metās vīru pārliecināt par iesaisti politikā. Pirmkārt, viņa teica, tev nebūs jāgaida, kamēr kāds nāks pie tevis meklēt laimi. Tu politikā būdams varēsi dāvāt laimi visiem, kuri vien to vēlēsies. Otrkārt, kas arī pats galvenais šajā, man vajag jaunu kažoku, bet tev nav naudas, par ko to nopirkt. Un arī pasauli apceļot man vajag apzināt, cik mūsu suga ir izplatīta, īpaši siltajās zemēs. Un treškārt, tu esi vīrs, tev jāpilda sievas iegribas. Laimes Vācis gan protestēja, ka sieva viņa iegribas pēc kāzām vispār nepilda, bet nācās vien viņam iejūgties tevis priekšvēlēšana ratos. Sākās programmas izstrāde. Vispirms gan noteica partijas uzdevums uzreiz pēc vēlēšanām. Vajadzēs palielināt algas deputātiem, katram vajadzēs vēl papildus palīgus un arī padomniekus. Tad vēl vajadzēs katram savu valsts apmaksātu mašīnas šoferu un līdz zobiem bruņot apsargu, lai var droši braukt pie vēlētājiem. Un palielināt visa veida kompensācijas un deputātu imunitāti arī palielināt. Tas viss tam, lai būtu motivācija strādāt. Bet par to pagaidām skaidri runāt nedrīkst. Emīlija gan noteica un vēl kādi piebalsoja, ka ciema galveno Pļēgu Riešku par padomnieku un citos ar politiku saistītos darbos ņemt nedrīkst. Kāpēc nedrīkst, to nepaskaidroja. Uzzināja, ka ir vajadzīgs kaut kāds tur PR. Noskaidroja, ka tas ir saistīts ar sabiedriskajām attiecībām. Sāka domāt, kā uzrunāt sabiedrību. Konsultants ieteica vērsties pie sabiedrības neaizsargātākās daļas. Viņus varot vieglāk ietekmēt ar solījumiem par to, ko viņiem vajag. Sāka gudrot, kura tad ir tā sabiedrības neaizsargātākā daļa. Pētot mēdījus nonāca pie secinājuma, ka tās ir seksuālās minoritātes. Nevienam gan nebija skaidrs, kā viņus vai uzrunā. Jautāja kādai personai, kura darbojas kādā grupā, kur savukārt nodarbojas ar radošu pieeju intīmās dzīves jautājumu risināšanā. Bet personu un konkrētās grupas biedri piederēja konservatīvai pārliecībai un ar tādām lietām neaizrāvās. Tad kāds izteica priekšlikumu, ka vajadzētu tajā sabiedrībā iefiltrēt aģentus un noskaidrot, kas un kā, ko viņiem vajag. Doma atbalstīja un sāka meklēt piemērotus kandidātus. Izvēle krita uz kādu jaunu pārīti, kas visās partijas sanāksmēs klusi dūdoja apķērušies zāles stūrī, pēdējā rindā. Viņa vecāki gan īsti negribēja tam piekrist, uztraucās, ka tas var slikti atsaukties uz viņu mazbērniem. Bet partija noteica, ka vecajos labajos laikos un jauniešiem nācās iefiltrēties sabiedrības neaizsargātajā daļā. Pēc kāda laika jaunieši tika izsaukt uz partijas valdu atskaitīties. Meitene teica, ka visi vīrieši smirdīgi lopi un viņi nesaprot, kā ar kādu no viņiem varēs ielaisties. Puisis turpretī teica, ka viņam tas nepatīko, bet rīt vienalga iešot atkal pie viņiem. Taču abi pateica, ka konkrētajai sabiedrības daļai vajadzīgas tiesības. Partijas valde izlēma, kā vienu no vēlēšanas saukļiem izvirzīt domu par seksuālo minoritāšu bezmaksas apmācību tiesību iegūšanu, kategorija pēc pašu izvēles. Vēl priekšvēlēšana kampaņas saukļiem izvirzīja labākos saukļus no iepriekšējā gadu visvairāk balsu ieguvušajām partijām. Sākās priekšvēlēšana kampaņa. Uzstājās ministru kandidāti. Premjera kandidāts atcerējās kādu aizgājušo laiku partiju un teica, ievēliet manu sievu pa prezidentu un visiem būs to savu banānu rādīt. Uz jautājumu par demogrāfiju kāda ministra kandidāta padomāja. Atcerējās to, ko teica jaunieši, kuri bija filtrēti seksuālo minoritāšu rindās un teica, visi vīrieši smirdīgi lopi, man tas nepatīk, bet rīt es atkal iešu pie viņiem. Redzot nesaprašanā jautājušo žurnālistu skatienus, viņi piemetināja, līdz šī demogrāfijas problēma tiks atrisināta. Cits ministra kandidāts uz šo pašu jautājumu atbildēja, mūsu mērķis ir vismaz 4 bērnu ģimenē. Ja nevarēsiet paši, mēs iesim pie jums un parūpēsimies par to personīgi. Kāds cits ministra kandidāts uz jautājumu par ceļu stāvokļu uzlabošanu atbildēja, ka visu vajag nošķūrēt ar buldozeru un uztaisīt no jauna. Aizsardzības ministra kandidāts teica, ka mēs uzvarēsim to zaļo puķi ar sarkanzaļotajām acīm.
Vēlēšanas tuvojās. Partija aizrautīgi kritizēja konkurenci. Visās malās bija partija reklamējoši plakāti. Uz ielām iedzīvotāji viens otru aģitēja balsot par mazo P partiju. Speciāli organizēti biedri regulāri likvidēja konkurentu reklāmas, meklēja un publicēja kompromātus. Apkārt braukāja rati, kuros bija iejūgts Laimes Vācis. Ratos atradās partijas biedri, kuri aģitēja balsot par sevi. Balsot par Laimes Vāci neaģitēja neviens. Un tad pienāca vēlēšana diena. Uz visiem iecirkņiem tika izsūtīti novērotāji. Vēlētāju aktivitāte ciemā bija milzīga, bet nākamā diena atnesa lielu vilšanos. Par partiju bija nobalsojuši precīzi tik daudz, cik partijā bija biedru un vēl 3. Visi bija nepatīkamā šotkā. Viņi tā bija centušies nomelnot konkurenci, izvēlējušies labākos un pārbaudīts vēlēšanu saukļus, pat Laimes Vāci iesaistījuši. Novērotāji noraidīja aizdomas par balsu viltošanu. No citas partijas izslēgtais un šeit pieņemtais ministra kandidāts par rezultātiem sunīja un gānīja visus partijas biedrus, sākot ar partijas valdi un beidzot ar partijas biedru mājdzīvniekiem par to, ka viņam tagad būs jāsāk strādāt kā vienkāršai tautai, lai apmaksātu ģimenes kaprīzes. Meitenes un puiši vecāki kaut tā klusu cerību sēžot pie kafijas tases kopīgi apraudāja mazbērnus, jo saprata, ka tos laikam nekad nepiedzīvos dēļ partijas mērķiem. Pēc viņu domām bērni bija stingri iesakņojušies minoritāšu sabiedrībā. Kaut gan patiesībā jaunie cilvēki bija apmaldījušies interneta plašumos un līdz īstajām minoritātēm nemaz netika nokļuvuši. Taču par to nevienam apkārtējiem daļas nebija. Daži partijas biedri uzklupa Laimes Vāci, vainojot viņu par to, ka viņš visus esot ievedis nevis valdības namā, kā bija sākotnēji plānots, bet gan kaut kādā tur galīgā purvā. Laimes Vācis taisnojās, ka viņš esot sekojis tikai un vienīgi partijas nospraustiem līnijām. To padzirdējis Laimes Vāča sieva Nelaimes atcēla skandālu par to, ka viņas vīrs ticis nežēlīgi eksploatēts ratu vilkšanām, dēļ kā viņam tagad jāstāv rindā pēc valsts apmaksāt kardiologu pakalpojumu, jo maksas pakalpojumu vairs atļauties nevar. Un ja kāds no šī ciema turpmāk gribēs vest pie sevis Laimes Vāci, tad tas dabūs tādu vēlnu redzēt, ka maz neliksies. Bet partijas biedri pēc tā skandāla uzreiz vienojas, ka teiciens nelaime nenāk brēgdama ir vai nepilnīgs vai novecojis. To vajag steidzami uzlabot, bet tā kā viņi nav tikuši politikā, tad to izmantos aģitācijai nākamajās vēlēšanās. Laimes Vācis patiešām pūta un Elsa. Turēja ķepus sirds. Taču ne tikai no raktu vilkšanas un domām, kā tagad pēc vēlēšanām atgūt cieņu visu acīs, bet pat daļai arī tāpēc, ka īsu brīdi pirms vēlēšanām ar dažiem partijas biedriem un viņu kaut kur internetā atrastām draudzenēm bija devies izbraukumā pie dabas, kur nakts melnumā saticis citu vāci, kurš noteikti nebija no Laimes Vāču sugas un gracījies īsto Laimes Vāci apēst. Laimes Vācis no tādas negaidītas satikšanās bija uz vietas noģības, taču apēst tomēr netika. Laikam jau tas otrs vācis nodomāja, ka Laimes Vācis ir beigts un viņu neaiztika. Bet ratus dēļ tā vilkt otrā rītā viņš vairs nespēja, spēka tam nebija. Nācās biedriem steidzīgi organizēt viņa evakuāciju uz medicīnas iestādi pašiem, lai izvairītos no skandāla pirms vēlēšanām un lai Laimes Vāča sieva neuzzinātu, kur viņš patiesībā ir bijis un ar ko tur nodarbojies. Ciema galvenais pēgurs Ješka smējās, teikdams, ka es jau teicu, ka bez manis te nekā nebūs. Apinīti vajadzēja dot visiem pa brīvu, tad būtu rezultāts. Un tad piecērās Emīlija un teica, spriežot pēc rezultātiem, mūsu partijā nodevēja nav. Mūsu vēlētāji ir korumpēti. Viņi ir pārdevušies citām partijām. Mūsu uzdevums uz nākamajām vēlēšanām noskaidrot, ar ko viņi nopirkt un pārsolīt konkurējošo partiju piedāvājumus. Tāds lūk stāsts par to, kā ciemā ar politiku nodarbojās. Atgādina, ka grāmata Mazo Pēciemu stāsti, kur izdot apgāda Antava, var iegādāties grāmatnīcās Globus, apgāda Antava mājaslapā. Grāmatu pret ziedojumu varētu saņemt arī no autora kādu veltījumu. Grāmatu var arī atrast dažās Latvijas bibliotekās un var gadīties, ka kādreiz kādā bibliotekā vai citur arī tiksimies klātienē. Nākamajā reizē par mūsu nacionālās balsošanas īpatnībām vēlēšanu periodā. Bet šodien paldies par uzmanību un uz tikšanos!